Es novēlu katram no jums piedalīties, baudīt šos svētkus un varbūt tās arī iepazīt savos grupas biedros tās īpašības, ko varbūt neesat iepazinuši ne pusgada studijās, ne 2 gadu vai 3 gadu studijās. Tas ir jūsu pasākums, tās ir jūsu idejas, lai jums viņas izdodās. Nākiet lūdzu uz to lielo torti. Nevar zināt, cik tie kilogrami tur taps. Kopējais svars mums būs 480 kg, kūka ir skudru pūznis, un izeivielas ir tā, ka mums bija nepieciešams 300 kg smilšu mīkla gatava, 100 kg vārīts iebiezināts piens, 8 kg magones un 60 kg krema margarīns. Un smilšu mīklai bija nepieciešams arī diezgan liels apjoms dažādu izeivielu. Tas bija milti, 200 kg, 120 kg margarīns, 600 olas un 60 kg cukura. Un vēl pie tā visa, ka tā ir nevis vienkārši krema kūka, kādu ir mēģinājuši pagatavot jau daudz, bet tas ir skudru pūznis. Tātad kūka ir apmēram 480 kg smaga, un mēs droši piesakamies kā Latvijas rekordisti. Es studēju pārtikas produktu tehnoloģiju, 3. kurs, tieši piena pārstrāde. Studēju PTF ēdinātājos, viesnīcu un restorānu vadību. Jā, 3. kurs. Nu, gribētos pašai savu restorānu vai beķerēju vēl labāk. Vēlams būtu Latvijā, bet ja nesnāks Latvijā, tad jāskatās, kādas būs iespējas. Es studēju maģistrantūrā pārtikas zinātnē. Jau 3. kurs šogad beigšu šo fakultāti. Tas tēma ir glikosgalktozes sīrupa atkārtot enzīmu izmantošanu. Tas pielietojums ir reāli. Tagad nesen atvērās Latvijā tā glikosgalktozes sīrupa ražotne, un es vienkārši izpētīju, vai ir iespējams izmantot atkārtot to enzīmu, jo enzīms diezgan dārgi maksā. Un tad, ja tas būtu iespējams, tad viņiem ietaupītos diezgan nauda. Cerams, kad beigsies šie grūtie laiki Latvijā, un tad atradīsies šeit pat darbs. Aiz muguras ir burvīga studentu pašu gatavota torte ar nosaukumu skudru pūznis, ko viņi čakli kā skudras ir gatavojuši vairāku dienu garumā. Bet tā kā jau putriķi, protams, ka tie māk gatavot burvīgas un garšīgas lietas, un jebkuram interesantam var aicināt tapt par pārtikas tehnologu, ko mēs ikdienā mīļi un jauki saucam putriķi. Tam vajag būt apveltītam ar vēlēšanos startēt un būt enerģiskam un uzņēmīgam, un tad jau tās visas lietas notiksies. Un es domāju, ka pēc šodienas svētku koncerta, ko arī mūsu putriķi paši ir sagatavojuši un ir gatavi to atskaņot visiem interesantiem, mēs varēsim torti arī baudīt. Mēs sabiedrības priekš esam, kas no putriķiem no. Zālē pareizi teica, norisinājās 1986. gadā, kuras aizsāka dekāne Ināra Melgava ar pasniedzēju kolektīvu, kur atbalstīja un palīdzēja šim lolojumam īstenoties dzīvē.
par skaitli. Kas tas ir dienā? Sveiksim vēlreiz ar aplausiem Putru dienas 25 gadu jubilejā. Šī ir mūsu dzimšanas dienas 25 gadu jubilejas kūka, kur ir tapusi sadarbībā ar mūsu atbalstītājiem, Latvijas un, protams, sadarbības spējas studentiem, kuri palīdzēja iediešu kūkas pašiem.